Tā kā 70% Latvijas iedzīvotāju organismā ir joda trūkums, kas ir gandrīz tikpat augsts kā D vitamīna trūkums, tad šodien pastāstīšu par nelielu, bet ļoti vienkāršu testu, ko jūs varat veikt mājas apstākļos. To sauc par joda testu, un tam mēs izmantosim šo te ārīgi lietojamo joda šķīdumu spirtā. Paņemot šo joda šķīdumu spirtā, tad mēs viņu uzklāsim vai nu uz pēdas, vai uzklāsim uz gurna, pirms gulētiešanas. Un, mēs varam uzzīmēt, ko vien vēlamies, varam uzzīmēt saulīti, varam uzzīmēt krustiņu un tātad atstāt uz nakti. No rīta pamostoties, tas, kas mums ir jākonstatē, vai šis te, tātad uzvilktais zīmējums ir, pazudis. Ja šis te jods ir uzsūcies pār 50, vairāk kā 50%, tad tas pavisam noteikti liecina par to, ka varētu jau būt joda iztrūkums organismā un ir ar steigu jāpadomā par joda papildināšanu, par joda avotiem uzturā vai arī lietojot, kā uzturā bagātinātāju.